Tagad tas rada jautājumu. Ok, tas ir jauki, bet kā mēs izbēgam? Kā lai mēs meklējam brīvību? Labi. Ja paskatās uz katru reliģisko tradīciju, budismu, hinduismu, daoismu, kristietību, jūdeismu, nav svarīgi. Katra reliģija piedāvā vienu un to pašu risinājumu - meditāciju. Kas ir meditācija? Ja pasaule ir vibrācija, ja tā plūst, tad šai plūsmai jābūt loģikai, jābūt noteiktai struktūrai šai kustībai. Un eģiptieši ierosināja, ka to, kas vada šo plūsmu, sauc par svēto ģeometriju. Svētā ģeometrija, ok? Labi, tas ir tas, ko viņi ir tūkstošiem gadu pētījuši, ka vibrācijas enerģija plūst noteiktos ģeometriskos modeļos. Un šie ģeometriskie modeļi ir paša visuma pamats. Tad, ja mēs saprotam šo svēto ģeometriju, mēs tagad varam veidot savu apziņu tā, lai tā atbilstu visuma vibrāciju plūsmai, lai harmonizētos ar visumu. To dara caur elpošanu, elpošanas darbu. Jo elpojot, tu strukturē savu apziņu tā, lai tā kļūst par daļu no paša visuma. Un tas prasīs gadu desmitus, bet tu to vari izdarīt. Un tad, kad tu spēj harmonizēties ar visuma vibrāciju plūsmu, tad pati realitāte atklājas tev. Tu spēj redzēt šo pasauli kā neīstu, tu tagad spēj savienoties ar īsto, garīgo visumu. Tātad tā ir īstā apziņa. Un tieši to visi mūki pasaulē cenšas darīt. Tu centies pamest savu ķermeni un aptvert garīgo, jo, kad tu to dari, tas ļauj tev savienoties ar dievišķo un atklāt visuma noslēpumus. Tu spēj redzēt gan fenomenā, gan nomenā. Un tas ir visu reliģiju lielais noslēpums. Tieši to visas reliģijas praktizē. Tajā pašā laikā ir arī daži īsceļi, ok? Īsceļi. Tātad meditācija ir tas, kas tev jādara. Bet daudz cilvēku saka, zini ko, tas prasa ilgu laiku, kādu desmitus izolācijā, tikai meditējot un mēģinot saprast, kā savienoties ar visumu. Labi, tas ir gadu desmiti, iespējams 100 gadi. Jābūt vieglākam ceļam. Un tādi ir. Tie nav ideāli, bet ir. Un mēs tos esam atraduši. Pirmais īsceļš, ko var izmantot, ir psihodēliskās vielas. Šīs vielas, tās var būt burvisēnes, ayahuasca, pejoti, kas vien, bet tās maina tavu apziņu tā, ka izjauc kreiso puslodi un ļauj koncentrēties ar labo puslodi, kas ļauj ieraudzīt nomenā. Un kad tu ieraugi nomenā, tu esi kā, ak Dievs, tas taču ir tikai enerģija. Tas ir krāsas, krāsas, krāsas. Tāpēc, ja tu ieej internetā un paskaties mākslu no cilvēkiem, kas lietojuši psihodēliskās vielas, tu redzēsi, ka tā ir ļoti krāsaina un ļoti spēcīga. Tas viss ir vibrējošs. Tātad tas ir viens izceļš. Vēl viens izceļš ir pašatteikšanās. Tu vari badoties, gavēt. Tu vari iet ārā, kails, augstumā. Jo, kad tu sagrauji savu ķermeni un tu tuvosies nāvei, tava apziņa pāriet garīgajā. Svarīgi saprast, ka nāve nav beigas.
Nāve ir atbrīvošanā, jo šī pasaule, kurā mēs dzīvojam, mūsu ķermeņi, ir cietumi, tāpēc nebaidies no nāves. Tā ir tikai daļa no dabiskā cikla. Un trešais ir tā saucamais NDE – tuvu nāves pieredze. Tas ir cilvēki, kas negrib mirt, bet varbūt iekļūst autoavārijā vai noslīkst. Un viņi nomirst uz 5 minūtēm. Kas notiek? Viņi visi atgriežas un saka vienu un to pašu. Kad viņi mirst, viņi aizbēg uz garīgo pasauli un satiek Dievu. Un tie ir cilvēki, kas viens otru nepazīst, bet viņi saka vienu un to pašu par tuvu nāves pieredzi. Pasauli, kurā viņi nonāk, tā ir Platona pasaule. Tā ir kā izkļūšana no alas un nonākšana gaismas pasaulē. Tā ir žēlastības, mīlestības, piedošanas pasaule. Tā ir it kā tu atkal esi savienojies ar dievišķo.